Šodien būs tāda interesanta tēma, un es arī centīšos runāt nākamajās svētdienās, ja Dievs dos. Un tas būs par draudzi, jeb par, varētu nosaukt primitīvā draudze, bet tas ir par draudzi, kā viņa bija Jēzus laikā un kāda viņa bija apostoļu laikā. Kā viņa atšķirās no mūsdienām? Mūsdienās ir ļoti daudz viskaut kas mainījies, un kā cilvēki saprot, kas ir draudze. Es runāšu par 7 tēmām. Ja Dievs dos, tad varbūt kāda tēma nāks vēl klāt. Bet tās tēmas es nosaukšu, tās ir tādas. Šodien būs tēma par to, ļoti vienkārši tēma, jūs zināt gandrīz visu, kas tur ir, bet par to, kas ir draudze. Pēc tam būs, šoreiz varbūt nedaudz garāk, bet pēc tam būs nedaudz īsākas par to, cik bieži viņa tikās, kur viņa tikās, tādas ļoti vienkāršas lietas. Tad nedaudz plašāka tēma, kas notiek sapulcē, kam ir jānotiek sapulcē, un kas notika pirmajās sapulcēs. Tad 5. ir, kāda ir sapulces mērķi, kādēļ mēs vispār nākam kopā, un tur arī varbūt nedaudz plašāk. Tad ir 6. kā draudze sludina evaņģēliju, un te runā jau par to, ka viņi iet ārā, nevis par tieši sapulci, bet par to, ka viņi iet ārā pie citiem. Un 7. par amatiem dažādiem draudzēm, bet man nāk arī prātā varbūt vēl kādas citas tēmas, kuras līdzīgas, kuras saistībā ar to, kāda ir šī pirmā draudze un cik daudz mūsdienās cilvēki ir aizgājuši prom no tā. Un es izlasīšu raksturvietu, kas ļoti labi raksturo pirmo draudzi. Tur nav viss sīki aprakstīts, bet tas, kas tur ir, tas dod ļoti daudz pamācības par to, kā viņi to darīja. Apostoļu darbi 2. nodaļa. No 41. panta, kur Pēteris bija sludinājis, un tad viņš teica, nožēlojiet grēkus un tieciet kristīti. Un tad tālākais, ko mēs redzam, tad tie, kas labprāt uzņēma viņa vārdu, tika kristīti. Un tajā pašā dienā viņiem tika pievienoti apmēram 3000 dvēseļu. Tā ir tā pirmā draudze Jeruzālēmē, un šis ir pirmais viņas lielais papildinājums, ko Dievs deva vasaras svētku dienām. Un viņi nelokāmi palika apostoļu mācībā un sadraudzībā, un maizes laušanā un lūkšanās. Un bijāšana uznāca ik vienai dvēselei, un caur apostoļiem tika darīti daudz brīnumi un zīmes. Un visi, kas ticēja, bija kopā, un viņiem viss bija kopīgs. Un pārdeva savus īpašumus un mantas, un tās izdalīja visiem, kā ik vienam bija vajadzība. Un viņi ikdienas saskanīgi paliekot templī, un lauzdami maizi no nama uz namu, ēda savu barību ar līksmību un sirds skaidrību, slavēdami Dievu un esot ar labvēlību pie visiem ļaudīm. Un tas kungs ikdienas pielika draudzē tos, kam jātiek glābtiem. Un šīs dienas tēma, šeit mēs redzējām daudzas lietas, un es viņus pakāpeniski runāšu par viņām. Bet šīs dienas tēma ir, kas tad ir draudze? Un tas būs ļoti vienkārši, un var mums zināmas lietas, bet varbūt arī kādas nē, kādas atkārtošanai, bet Bībele vienmēr ir par svētību. Un es vispirms došu definīciju, un es pēc tam skaidrošu šo definīciju. Šī definīcija, mana definīcija ir īsa, ka draudze ir Kristus sapulce no kristītiem ticīgajiem. Tur runāts par Kristus draudzi, ka tā ir Kristus sapulce no kristītiem ticīgajiem. Un es apskatīšu katru vārdu atsevišķi, izņemot vārdu no. Un pirmais vārds ir Kristus. Ka tā ir tieši Kristus draudze, nevis jebkura draudze vai sapulce. Viņš to izveidoja. Un līdz ar to atkrīt jebkurš cilvēku veidojums, un cilvēku veidojumi ir daudzi. Pirmais tāds lielais ievērojums nāca katoļu kustība, kuru netieši, bet izveidoja Konstantīns, imperators Konstantīns, kur viņš apstiprināja, ka tās būs tagad oficiālās impērijas draudzes, ja viņi izveidoja kā viena draudze, un viņš pats sev iecēla par galvu. Un, tas bija pirmais tāds cilvēku veidojums, kuru cilvēki it kā izmanto Kristus vārdu, bet tajā pašā laikā izveido savu veidojumu. Un no viņiem arī atdalījās pareizticīgie un pēc tam arī protestanti, luterānisms, kalvinisms, tur skaitās presbiterāņi un vēl varbūt kaut kādi reformātori. Un tāpat arī Elena Vaita izveidoja savu draudzi. Vakardien mēs runājām ar tādiem, kas saucās Kristus draudzi, bet viņus arī principā izveidoja Campbells, to var atrast vēsturē. Viņš vienkārši gribēja
viņš domāja, ka īstā draudze ir pazudus un jāatjauno tā kustība. Bet īstā draudze vienmēr ir bijusi. Un arī mūsdienās ir cilvēki, kas veido savas kustības. Bet pirmais tātad, ka tā ir Kristus draudze, un viņš saka Pēterim, Jēzus teica, uz šīs klinces būvēšu savu draudzi, un neles vārti pret to negūs virsroku. Viņš teica, ka viņš būvēs savu, nekādu citu, un tā pieder viņam, viņš ir veidotājs. Un tikai tāpēc, ka ja kāds sevi sauc par Kristus draudzi, tā nav Kristus draudze. Ir, kā es teicu, par šī vesela konfesija, kur ir piesavinājušies šo vārdu Kristus draudze, un tāpat tās ir konfesija, kas ir piesavinājusies nosaukumu Dieva draudze, bet tas viņus nepadara par tādiem. Tur Dievs vai Kristus ir tikai nosaukumā. Tas nav viņu kungs. Un Latvijā un pasaulē ir daudz visādu nosaukumu. Jūs zināt, arī parasti cilvēki cenšas izveidot nosaukumu, kas pēc iespējas vairāk piesaistītu kādu uzmanību. Pirmā draudze noteikti tā nedarīja. Mēs varbūt tā būtu atsevišķa tēma par nosaukumiem. Kāds bija nosaukumi pirmajai draudzē, to neiedomājos par šo tēmu vispār runāt, bet pirmā draudze nekādu nesaucās. Viņus vienkārši sauca par Kristus mācekļiem, viņus sauca par kristiešiem, kas principā nozīmē Kristus sekotāji. Viņus sauca draudze, viņus sauca draudzē Antiohijā, draudzē Jeruzalemē un tā tālāk. Bet Latvijā un daudz kur pasaulē cilvēki mēģina uzveidot īpašus nosaukumus, un man nav nekas pretī pret konkrētiem nosaukumiem, bet par to, ka tas nenozīmē, ka tas nosaukums ir iespaidīgs, tas nenozīmē, ka tā ir Kristus draudze. Latvijā, piemēram, ir dzīves vārds. Uzreiz cilvēkiem asociācijas, ka tur jābūt dzīves vārdam vai Kristus pasaulē. Es nezinu, ko cilvēki domāja, kad viņi izveido šo nosaukumu. Varbūt tas ir domāts ka Kristus priekš pasaules vai kaut kā tā, bet nezinu. Ir Dieva mājas, ir uzvara un vēl visādi citi. Bet tas nenozīmē, ka tās ir Kristus draudzes, tikai tāpēc, ka viņiem ir paņemts kaut kāds bībeles tematisks nosaukums. Jo viņš izveidoja vienu draudzi, savu draudzi, un mēs pēc augļiem varam atpazīt, kura ir tā draudze. Jo jebkuri cilvēki var sanākt kopā un teikt, mēs esam Kristus draudze, bet tikai tāpēc, ka viņi tā izdomā, tas nav, viņi par tādiem nekļūst. Un jūs varat iztēloties un var dot daudz dažādus piemērus, bet Latvijā ir saima, un saima sastāv no 100 cilvēkiem. Bet mēs nevaram paņemt uz ielas jebkurus 100 cilvēkus, viņi savāktos kopā, viņi teikt, mēs esam saima, mēs tagad izdosim likumus, klausiet mūs, un mēs esam pārvaldes organizācija. Tas nav iespējams. Cilvēki teiktu, jūs esat sajukuši prātā, ko jūs vispār domājat. Tāpat arī nevar sanākt jebkuri cilvēki kopā un teikt, mēs esam Kristus draudze. Tas tā nestrādā. Un cilvēki ir diezgan nopietni pret cilvēku lietām. Ja kāds teiktu, šī ir saima, cilvēki smietos, un ja tie cilvēki pie tā turētos, par viņiem būtu ziņas un varbūt izmeklēšana un vēl kaut kas, cilvēki nopietni pret to izturētos, ka tā nav saima, viņi uzdodas par saimu, bet viņi nav saima. Bet pret Dieva lietām visiem ir vienalga, darat, ko gribat. Un pat ja mēs ietu nedaudz tālāk, un ja sanāktu kopā par šo saimu runājot, sanāktu kopā 100 cilvēki, kas būtu kaut kādās partijās, 100 politiķi. Un viņi sanāktu kopā, viņi teiktu, mēs esam saima. Vai viņi varētu būt teikt tā, viņi nevarētu tā teikt, jo tiem politiķiem jābūt ievēlētiem, tiem jābūt apstiprinātiem. Nevar jebkuri 100 politiķi sanāk kopā un teikt, ka viņi ir saimā. Tāpat arī nevar sanākt kopā ticīgie kaut kāda grupa, un teikt, mēs esam, vai arī kādi, kas saucās ticīgajā, vai kuri saucās kristieši, sanāk kopā, un mēs esam Kristus draudze. Piemēram, vakar bija šis Jēzus maršs, un tur sanāca cilvēki kopā, un viņi bija, varbūt kāds tur bija ticīgs, nezinu, varbūt viņi visi tā domāja, ka viņi ir ticīgie, bet viņi nav draudze. Viņi vienkārši sanāca kopā kaut kāda cilvēku grupa, kaut kāda masa. Tas, ka viņi sanāk kopā, tā nav draudze, jo Kristus izveidoja savu draudzi. Un mēs arī Bībelē redzam, ka ir gadījumi, kur ticīgie ir sanākuši kopā, bet viņi nav draudze. Piemēram, Kornēlijs, viņš ar savā namā, viņam bija kalpi, nezinu, varbūt kaut kādi kaimiņi, kaut kādi citi, kas ticēja Dievam, viņi bija sanākuši kopā, un viņi gaidīja uz Pēteri, un viņi visi bija ticīgi. Vai vismaz tā likās, ka viņi visi ir ticīgi, noteikti Kornēlijs un vēl citi. Viņa kalpi bija karavīri. Bet viņi nebija draudzi, viņiem vajadzēja, lai atnāktu Pēteris pie viņiem, un uz viņiem nāktu svētais gars, un viņi tika nokristīti, un tad viņi bija draudzi. Un pēc tam mēs redzam, ka citā vietā parādās, ka draudze Cēzarejā.
tikai tajā brīdī viņi izveidojās par draudzi. Un Jēzus arī teica, tur, kur 2 vai 3 sanāk manā vārdā. Un vai mēs, piemēram, vai tu ar savu kādu paziņu vai vēl kādu vai 2 paziņām sanāk kopā un varētu teikt, mēs esam atnākuši ministra prezidenta vārdā un mēs tur veiksim tādas un tādas darbus. Un ministra prezidents teiktu, es jūs neesmu sūtījis. Jūs neesat manis pilnvaroties, neesmu nekad jums atļāvis nākt kopā un to darīt, jūs esat krāpnieki. Tāpat ir ar visiem, kas viegliprātīgi izturas pret Jēzus vārdu. Viņš izveido savu draudzi. Bet ja tava draudze ir cēlusies no katoļiem, protestantiem un citiem, kurus es minēju, adventistiem, vasarsvētku un citām cilvēku šīm savienībām un veidojumiem, koledžām, tad tā nav Kristus draudze, tā ir krāpniecība, izmantojot Jēzus vārdu. Tāpat kā cilvēki krāpnieciski izmantotu kāda cita vārda. Un mūsdienās ir ļoti daudz dažādu veidu krāpniecības. Jūs zināt, cilvēki zvana un raksta, kur uzdodas par Svetbank vai Sebbank vai vēl kaut kādi, un viņi saka, ka viņi rīkojas viņu vārdā. Es tur rīkojos, ka viņi par kaut ko par parolēm, es par šobrīd nezinu precīzi, bet zinu, ka sūta dažādas ēpastus, lai piekrāptu cilvēkus, un viņi parakstās kā, piemēram, tur tieši Svetbank darbinieki, bet viņi ir krāpnieki. Tie tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies šo vārdu, tas viņus neattaisno, un viņi piekrāp cilvēkus. Un tāpat arī ir ar Kristus draudzi. Cilvēki tiek piekrāpti. Un tātad nosaukums, definīcijā pirmais vārds ir šis, ka tā ir Kristus draudze, Kristus sapulce. Arī viņi tiek saukta par Dieva draudzi, piemēram, Apostoļu darbos 20. nodaļā, par to, kur viņš Dieva draudzi, kur viņš nopircis ar savām paša asinīm. Un arī citās vietās ir pieminēts Dieva draudzi, bet tas ir viens un tas pats, jo Jēzus, Kristus un Dievs, viņi ir viens, un viņiem ir viens veidojums, kuru viņi veidoja, tā šī viena draudze. Tas ir pirmais vārds šajā definīcijā. Kristus. Ka tā pieder Kristum, viņš ir veidotājs un viņš ir atbildīgais par to. Un viens cits. Otrs ir sapulce, otrs vārds ir sapulce. Un es gribēju apskatīt šo vārdu draudze, kurš ir Bībelē minēts jaunajā darībā. Un viņš ir, zināt, no grieķu vārda, varbūt tas ir dzirdējuši, eklesija. Nezinu, protams, kā viņi pareizi izrunā vai ko, bet tā nozīme ir diezgan skaidri atrodama, un tā nozīme nav tikai, šis vārds nav izmantots tikai Bībelē, bet viņš izmantots tajā laikā daudzos rakstos, un tā nozīme ir skaidri saprotama. Grieķi zināja, ko tas nozīmē, vai grieķu valodā runājošie. Un tā nozīme bija tāda, ka tā ir pilsoņu sapulcēšanās, kas ir izsaukti, jeb aicināti no savām mājām kādā sabiedriskā vietā un veikt kādu uzdevumu. Jeb sapulce. Un tad mēs redzam, te ir vairākas lietas. Tas nav vienkārši jebkuras savākšanās, tas nav pūlis. Tas nav tā kā jebkurš pūlis, kurš sanāk kopā, bet tā ir organizēta sapulce, tā varētu teikt, vai sasaukta kopā. Un mēs skatāmies par Kristus draudzi. Kurš viņu aicināja vai izsauca? Kristus. Kristus ir tas, kas aicina. Mēs redzam ļoti vienkārši, kad Jēzus gāja tur, kad Galilejas jūru, viņš aicināja šos mācekļus, un viņš viņus iecēla par saviem apustuļiem, praviešiem. Viņš ir tas, kas aicina, tātad viņi ir izsaukti. Otrs, ko viņš aicina, pilsoņus. Un par to es parunāšu nedaudz vēlāk. Tas attiecas uz kristīti ticīgie. Tā ir šī pilsonība. Un uz ko viņš aicināja? Viņš aicināja uz sapulci, uz sanākšanu kopā. Un šīs dienas tēmats nav, kāpēc mēs sanākam kopā, tas ir tālāk, bet kad grieķi, viņiem bija šīs pilsētu valstiņas, viņiem bija arī pilsētas, un viņiem bija šīs dažāda veida pārvaldes, un atšķīrās tur gan Spartā, gan Atēnās un citās vietās. Bet viņiem bija noteikti kritēriji, kurš var būt pilsonis un kurš var nākt. Bet kad bija jāpieņem lēmumi, visiem pilsoņiem bija jāsanāk kopā, un viņiem visiem bija jāpieņem lēmumi. Neatceros, man liekas, Spartā bija viņi pieņēma lēmums tika pieņemts, izvēlēts pareizes lēmums, tad, kad novērtēja, par kuru kliedz visvairāk skaļāk vai kaut kā tā. Un tad es nezinu, kā to varēja novērtēt, bet kaut kā tā. Viņiem bija šī sapulce, kur viņi sanāca kopā un viņi veica dažādas uzdevumus, lai sabiedrība kopumā būtu labāka. Bet tātad uz ko viņš aicina uz sapulci.
uz sanākšanu kopā, kur cilvēki nāk kopā. Un šajā gadījumā nedara visas mūsdienu versijas, kur cilvēki ir uztaisījuši online draudzi vai Skype vai Zoom vai Facebook vai nezinu vēl visu kaut kādi tur tiešraides YouTube. Tās nav sapulces, jo sapulces definīcija ir sanākšana kopā. Ja tu sēdi savā mājā un saraksties ar kādu citu, vai kaut vai video zvanā, kaut vai WhatsApp chatā, vai Telegramu sūti, vai cilvēki daudzkārt domā, ka viņi ar domām sazinās. Tā nav sapulce. Cilvēki viņi nav sanākuši kopā. Un tas nevar aizstāt fizisku sanākšanu kopā. Un es gribēju izlasīt divus piemērus, kā šis pats vārds tika izmantots citā vietā. Šis vārds eklesija, vai kā viņi tur saka, izrunā citās vietās jaunai darībā, un viņš tiek tulkots kā sapulce. Tas ir, kad bija dumpis Efezā, un kad tur bija cilvēki satrakojušies, un viņi gribēja Pāvilu un pārējos, iznīcināt, vai kaut ko viņiem gribēja nodarīt. Un viņiem nepatika, ka viņi domāja, ka viņiem ir jāizstāv šī Diāna, šī viņu dievieta Diāna, un viņi sāka tur kā traki saukt visu laiku, liela efeziešu Diāna. Un viņi bija sanākuši kopā un rakstīts, tāpēc daži sauca vienu un daži citu, tā ar apostoļu darbiem. Man nav pierakstīts, bet tā, manuprāt, bija varbūt 17. kaut kura nodaļas, neatceros, vai 19. Kur rakstīts, jo sapulce bija apjukusi un lielākā daļa nezināja, kādēļ tie bija nākuši kopā. Tā, viņi bija visi kopā un viņi bija kā šīs... Efeza bija viena no šīm tādām lielajām pilsētām, viņi visi bija sanākuši kopā, bet viņi bija sanākuši nekārtīgā sapulcē. Tas nebija tā kā gluži kā Kristus sapulce, bet tā, kad atnāca pilsētas pārvaldnieks, viņš teica, ka šīs lietas ir jārisina likumīgā sapulcē. Nevis, kad vienkārši sanāk kopā pēc savas iniciatīvas, bet sasaucot kopā. Un viņš saka, bet ja jūs izjautājat kaut ko par citām lietām, to būs noteikti likumīgā sapulcē. Tas ir tas grieķu veidojums, kur viņi sanāk kopā, pilsoņi, un viņi spriež par dažādiem lēmumiem. Un tātad šis otrs vārds pēc Kristus sapulce, un otrs vārds ir sapulce, un tas nevar nozīmēt, kā es teicu, interneta līdzekļus. Internets var palīdzēt kādam, kas ir prom tālu, un nezinu, viņš nevar ierasties, bet tas nenozīmē, ka viņš ir klāt, ja viņš redz kaut ko caur telefonu vai datoru ekrānu, tas nozīmē, ka viņš ir klāt, viņš nav sapulcē. Jo sapulcē ir fiziska sanākšana kopā. Un es izlasīšu 3 vietas, kur tas ir ļoti skaidri parādīts Korintiešu vēstulē, kur Pāvils saka 11. nodaļā, 18. pantā. Jo vispirms, kad jūs sanākat kopā draudzē, es dzirdu, ka starp jums ir šķelšanās. Tad viņš saka, sanākat kopā draudzē. Tas ir tas, kā tas notiek. Un vēl precīzāk ir dažas 2 pantus tālāk, kur viņš saka, tāpēc, kad jūs sanākat kopā vienā vietā, nevis tikai, labi, kāds var teikt, ir Zoom meetings vai Zoom sanāksme. Tā nav sanāksme. Viņš saka, sanākat kopā vienā vietā. Un tas nav nekāda citādi iespējams, ka ir viena lokāla fiziska vieta, mājas, nezinu, ārā vai jebkur. Par ko to mēs runāsim arī vienā no nākamajām reizēm, kur mēs tiekamies. Un vai tas ir... Jā. Bet tad mēs redzam, ka ir vēl precīzāk, ka viņi sanāk kopā vienā vietā. Un šeit arī no šīm raksturvietām var redzēt, ka nav tādas universālas draudzes, ja vispārīgas, ja katoliskas, kā viņi tiek saukt. Katoļi nozīmē universālais. Jo tā nekad nav sapulcējusies. Tā joprojām nesapulcējas. Ir dieva bērni visādās malās, jā, ir daudz ticīgi dieva bērni, kas ir viens Ķīnā, viens Francijā, viens Krievijā, varbūt vairāki katrā no tām valstīm. Bet viņi nav draudze. Viņi nekad nesanāk kopā, viņi nevar izveidot šo sapulci. Un tā ir viena no lielākajām maldu mācībām kristietībā, ka ir šāda universālā draudze. Bet tā tas nav. Jo tā nekad nesanāk kopā vienā vietā. Ir tikai viena veida draudze, ko Kristus izveidoja, tā ir šī sapulce, lokāla sapulce, viņa sapulce. Un universālā draudze pastāv tikai cilvēku iztēlē, un to popularizēja protestanti, tāpēc, ka viņi nezināja, kā atrisināt šo problēmu, ka viņi ir iznākuši no katoļu baznīcas, un ja viņi saka, ka katoļu baznīca ir īstā, tad kāpēc mēs vispār iznācām, un ja viņi ir īstā, pret ko mēs karojam. Un
bet ja mēs sakam, ka ir neīstā, tad mūsu kristības nav derīgas, jo mēs iznācām no viņiem. Un tāpēc viņi izdomāja, bet ir universālā draudze, kurā sastāv no visiem ticīgajiem visās laikos, visās vietās, un tādā veidā viņi atrisināja šo problēmu viņa prātā. Bet Bībelē nekā tāda nav. Un, ja iepriekšējā raksturvieta bija precīza, tad šī būs vēl precīzāka, kur viņš saka 1. Korintiešiem 14:23, tāpēc, ja visa draudze ir sanākusi kopā vienā vietā, tad visa draudze kopā vienā vietā, visa sapulce. Viņi ir sapulcējušies, un latviski arī definīcija vārdam sapulcēties nozīmē ierasties, sanākt kopā, kādā kopumā veidojumā par vairākiem vai daudziem cilvēkiem. Tad nekādā veidā tas nevar būt kaut kas cits. Tie ir šie pirmie divi vārdi. Tātad pirmais ir Kristus. Tā ir Kristus sapulce. Otrais ir, ka tā ir šī sapulce, sanākšana kopā. Un trešais ir, ka tā sastāv no ticīgajiem. Un es teicu šajā definīcijā, ka tā ir pilsoņu sapulce. Un ikvienai pilsonībai ir prasības. Un pirmā prasība ir ticība. Tie ir vīrieši un sievietes, kas spēj nožēlot savus grēkus un ticēt. To mēs redzam jau pie Jāņa Kristītājā, kad viņš nāk un sludina Dieva valstību, pie viņa nāca vīrieši un sievietes. Bērniem ir bērna prāts, viņi nespēja saprast grēku un nožēlot grēku. Viņi spēja saprast daudzas lietas, ko viņiem māca, bet ne līdz galam. Viņiem, kā Bībelē saka, bērna prāts, un Bībelē arī saka, ka viņi nespēja izšķirt starp labu un ļaunu. Un protestantu malda ir tāda, ka mēs tagad nokristīsim zīdaiņus, un tad viņiem būs ticība. Cerēsim, ka viņiem pēc tam būs ticība. Bet patiesībā nekas nenotiek. Viņi pieaug, un viņi ir tādi paši kā visi pārējie. Viņi ir ļaundari, viņi ir zagļi, viņi ir maucinieki, viņi ir ateisti. Un tas, ka viņi bija apslacīti bērnībā, tas viņus nepadara par ticīgajiem. Tas ir kaut kāda viltus cerība, ka tikai tāpēc, ka mēs noskaitīsim burvi vārdiņus Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā un uzmetīs krustu un apšrakstīs, tāpēc viņš paliks ticīgs vai viņš uzaugs ticībā. Nekad tā nekas nav noticis. Un Jānis tā nedarīja. Jānis kristīja vīriešus un sievietes, nevis bērnus un zīdaiņus. Tos, kas spēja saprast savus grēkus un tos, kas izsūdzēja savus grēkus. Jo viņi bija sapratuši, ka viņi ir vainīgi Dieva priekšā, un viņi nāca un viņi stāstīja, kā viņi ir nožēlojuši un kā viņi stāstīja, kādi ir bijuši viņu grēki. Un tātad tā draudze sastāv no ticīgajiem, tā ir ticīgo sapulce, nevis grēcinieku sapulce. Tie, kas mēs esam glābti, mēs zinām, ka mēs varam grēkot, un mēs joprojām grēkojam. Un es par to runāju 2 nedēļas iepriekš, par to, ka visi grēko. Jā, mēs zinām, ka visi grēko. Kā Salamans teica, nav neviena taisna, kas negrēko. Bet par to nav runa. Runāja par nosaukumu, ka Dievs tā neskatās. Dievs šķiro 2 kategorijās, ir grēcinieki un taisnie. Un pirmais psalms to ļoti skaidri parāda, ka grēcinieki nepastāvēs taisno sapulcē. Un Dievs viņus nesauc vairs par grēciniekiem. Nekur jaunajā derībā arī mēs tādu neredzam, ka viņi tiks saukti par grēciniekiem. Vienīgais, ko mēs redzam, Pēteris, kur viņš teica, es esmu grēcīgs. Un to viņš teica savās emocijās, ka viņš saprata, ka viņš ir grēcīgs Jēzus Kristus priekšā. Bet viņš neteica, ka viņš ir grēcinieks arī. Un tātad tā sastāv no ticīgajiem, kuri tiek saukti arī par taisnajiem un jeb glābtiem. Un 1. Korintiešu 1. nodaļā ir rakstīts Dieva draudzē, kas ir Korintā, tiem, kas ir svētdarīti Kristu Jēzu, aicināti būt par svētajiem. Un arī citās vēstulēs, kad mēs redzam, kuras ir adresētas draudzēm, tur rakstīts uzticīgajiem vai svētajiem, vai citās vietās tiem, kas ir šķīstījuši savas sirdis caur ticību Pētera vēstulē. Tātad tie ir ticīgie, kas ir draudzē. Arī Korintiešu vēstulē 14. nodaļā mēs ļoti labi varam redzēt to, ka draudzes sapulce sastāv no ticīgajiem. Tā ir viena no šīm pilsonības prasībām. Jo tur ir teikts, es arī iesāku lasīt šo rakstījumu, bet tur teikts, tāpēc, ja visa draudze ir sanākusi kopā vienā vietā un visi runā ar mēlēm, tātad draudze, jeb šo pilsoņu sapulce ir sanākusi kopā vienā vietā. Un tad rakstīts, un ienāk
nemācītie vai neticīgie. Vai tie nesacīs, ka jūs esat traki? Konteksts ir par mēlēm, bet tas, ko jūs varat pamanīt, ka kas ienāk iekšā? Ienāk neticīgie. Tātad viņi nav daļa no draudzes sapulces, viņi nav daļa no pilsoņiem, viņi vienkārši ienākuši iekšā, viņi ir kā vērotāji, kā atnākuši skatīties, zināt. Pie Jēzus arī nāca cilvēki un klausījās. Bet ja viņi, tas nozīmē, ja ienāk neticīgie, tas nozīmē, ka visi pārējie ir ticīgie. Bet kas notiek mūsdienās? Mūsdienās šīs līnijas ir pilnībā izplūdušas, kur draudzē tiek pieņemti cilvēki pat bez kristībām, kur, ja tu esi apslacīts vai kaut kur nokristīts bērnībā, labi, nāc uz mūsu draudzi, nekas. Vai arī, ja tu esi nokristīts kādā draudzē, kur cilvēki domā, ka glābšana tevi glābj, glābšana tevi glābj noteikti, bet ja kristība tevi glābj, tad tu atnāc uz šo draudzi, kurā netic tam, un viņi tikai tā pieņem tās kristības. Viņi saka, labi, ja tu esi apslacīts, vai tur iegremdēts kaut vai, tad viss ir kārtībā. Un cilvēki tiek pieņemti, un cilvēkiem, kas ir sanākuši kopā, viņiem netiek prasīts, kad tiek izsniegts vakarēdienas, kuru, es nezinu, vai īsti var saukt par vakarēdienu, bet vismaz tā versija par viņa to, viņiem netiek prasīts, vai tu esi glābts, vai tu esi ticīgs, vai tu esi kristīts, vai tu vispār tici Dievam, vai tu vienkārši ienācis šeit iekšā. Ja tu gribi ņem, tā ir daudzās draudzēs, un tā ir necieņa pret Jēzus rīkojumiem. Jo tie, kam Jēzus uzticēja baudīt viņa vakarēdienu, saviem mācekļiem, tiem, kas ir ticīgi, tiem, kas saprot, kas ir glābšana, tie, kas saprot, kāpēc Jēzus ir nomiris, nevis jebkuram garām gājējiem. Un mums labprāt, protams, ir jāpieņem cilvēki, ja viņi nāk, ja viņi grib nākt klausīties, mēs esam priecīgi, ja viņi grib nākt klausīties. Bet viņi nav daļa no šiem pilsoņiem. Tie tāpēc, ka viņi ir ienākuši mūsu vidū, viņi nevar nākt pie vakarēdiena, jo vakarēdienas ir Jēzus miesai, jeb ķermenim, kas ir viņa draudze. Un ja mēs ļausim cilvēkiem, kuri, kā korintiešu vēstulē viņš saka, kuri nav pārbaudījušies, vai kuri vispār necienīgi ēst, mēs daram ļaunu Kristus miesai, Kristus ķermenim. Un kā daudz ir mūsdienās šī definīcija draudzēji, ka tā ir grēcinieku slimnīca, tā nav patiesība, jo mēs tikko noskaidrojām, ka viņa sastāv no taisnajiem. Viņa drīzāk varētu saukt par glābto svētnīcu, ja patvērumu, kur viņiem patvērties. Jēzus aicināja tos, kas bija ticīgi, un tos viņš ielika draudzē. Viņš aicināja apustuļus, ja te bija Pēteris, Jānis, Jēkabs, Andrejs, visi pārējie Toms. Un kas viņi bija pirms tam? Viņi bija kristīti ar Jāņa kristību. Un kāpēc viņi bija kristīti? Tāpēc, ka viņi bija nožēlojuši savus grēkus. No tādiem Jēzus izveidoja savu draudzi, no tādus viņš aicināja kopā. Viņi bija nožēlojuši savus grēkus un viņi bija kristīti. Un viņš viņus saicināja kopā un viņš viņus iecēla, izveidoja šo pamatu sākumā apustuļi, pēc tam pravieši un pēc tam visi pārējie. Un viņš neaicināja farizējus uz savu draudzi, viņš neteica, nāciet un jūs būsiet daļa no mums, tāpēc, ka viņi noraidīja Dieva padomu un viņi nenožēloja grēkus un viņi netika kristīti. Un apustuļu darbos 2. nodaļā arī mēs redzam, ka, es arī lasīju tikko šo raksturvietu, bet ka draudze sastāv no ticīgajiem, jo tur teikts 44. pantā, un visi, kas ticēja, bija kopā, un viņiem viss bija kopīgs. Tā ir šī draudze. Kas ticēja? Tie, kas tic vārdam, nevis tie, kas vienkārši ir garām gājēji, kā. Un tur arī pēc tam, 4. nodaļā ir teikts, un pūlis no tiem, kas ticēja, bija no vienas sirds un no vienas dvēseles. Tad tie, kas ticēja, tie ir tie, kas veido šo draudzi. Un 4. vārds ir par to, ka viņi ir kristīti. Tā ir tātad Kristus sapulce, kas sastāv no ticīgajiem, bet ne tikai. Jo ir šī vēl viena pilsoņu prasība. Ticīgie nozīmē tie, kas ir piedzimuši no jauna, tie, kas ir glābti, tie, kas ir taisnie. Bet šeit ir otra prasība – kristīti. Un līdzīgi mēs varētu skatīties kādu piemēru par šo pasauli un dažādiem amatiem. Ja kāds grib mūsdienās ieņemt kādu amatu, un ne tikai mūsdienās, bet jau pat senāk, ja viņš grib ieņemt amatu kādas sabiedrībā, var būt jebkādi amati, tur prokurors vai
tiesnesis, vai politiķis, vai policists, vai ugunsdzēsējs ārsts un daudz citi skolotājs. Viņam ir jābūt ne tikai atbilstošam kandidātam, bet viņam ir jābūt vai nu tur certifikātam, apliecībai, apmācībai, pilnvarai. Viņam ir jābūt kaut kādam pamatojumam, ka viņš tāds ir, ka viņš ir derīgs. Un, piemēram, kāds varētu būt fiziski sagatavots būt par ugunsdzēsēju vai policistu. Un ļoti daudz tādi ir. Bet tas nenozīmē, ka viņš var tagad ir kāds izsaukums, un viņš tur ierodas, un viņš saka, es tagad policists, es tur pārņemšu šo lietu, un es atrisināšu to. Viņš to nedrīkst darīt. Ja viņam nav apliecības, ja viņš nav pilnvarots, viņš to nedrīkst darīt. Un līdzvērtīgi arī pilsoņu sanāksmē. Tāpat arī vēlēšanās. Pilsoņi, lai ievēlētu, nezinu, Saimu vai ko citu, drīkst piedalīties tur pilsoņi, un viņi atnāk, un viņi apstiprina, ka viņi ir pilsoņi, viņi parāda pasi, ka viņi ir pilsoņi. Un līdzīgi tāpat arī, kā tas notika šajās sapulcēs Grieķijā un citur, no kurienes šis vārds ir ņemts, tur gan viņi pazina varbūt vairāk viens otru un zināja, ka jā, tu esi pilsonis, bet viņiem tātad bija jābūt apstiprinājumu, viņam bija jābūt tur, pieņemsim, vīrietim, tāda un tāda vecuma un kaut kā tā. Un ticīgs, tas ir kandidāts, tātad būt draudzē, bet viņam vēl ir jākristās, viņam ir jānokristās. Jo tas ir tas, ko Jēzus prasa. Un Bībele saka, ka kristās tikai ticīgie. Tie, kas spēj uzrādīt nožēlas augļus. Jānis, tad, kad viņš sludināja, viņš teica, nožēlojiet, jo Dieva valstība ir tuvu klāt. Un tie, kas nožēloja, tie, kas saprata savu grēcīgumu un nāca, atzinās savus grēkos un nožēloja savus grēkus, viņi tika kristīti. Tie bija tie, kas tika glābti. Un citā vietā mēs redzam, ka noteikums kristībai ir ticība. Bet tās ir abas lietas, kas raksturo glābšanu. Gan nožēla, gan ticība. Un ir tikai viena kristība, šī Jāņa kristība, kura turpinās pēc tam arī tālāk. Un ir teikts, kas tic un tiek kristīts. Tā ir šī secība. Tad pa priekšu ir ticība, un tad tu tiec kristīts. Nekad otrādies. Jo, ja mēs runājam atkal par sapulci, par šo vietu, kur cilvēki sanāk kopā, un kādā pa īstā Kristus sapulcē, kāds ienāk iekšā, un viņš saka, viņš var teikt, ka viņš ir ticīgs. Bet tāpēc viņš nav automātiski uzreiz daļa no šīs Kristus sapulces. Viņš vienkārši ir ienācis iekšā, un mēs pat nezinām, vai viņš ir ticīgs. Viņš vienkārši varbūt saka, es esmu ticīgs. Un tad, kad tu sāc izpētīt, varbūt viņš tic vairākiem dieviem, varbūt viņš tic, ka ir vairāki ceļi pie dieva, varbūt viņš tic, ka Jēzus bija tikai pravietis, un tā kā viņš varbūt pateikt, ka viņš ir ticīgs, bet viņš var ticēt visādām lietām, viņš varbūt Jehovas liecinieks un ticēt, ka Jēzus nav dievs. Un ja mēs vienkārši pieņemtu, ka jebkurš, kurš pasaka, ka viņš ir ticīgs un viņš ir ienācis mūsu vidū, ja mēs viņu pieņemtu kā pilnvērtīgu locekli, mēs darītu kaitējumu viņam, jo mēs viņa nepārbaudītu viņa liecību, un ja viņš būtu ticējis veltīgi, mēs viņu apstiprinātu to, ka šī ticēšana veltīgi ir pareizi. Mēs darītu kaitējumu viņam, mēs darītu kaitējumu sev, caur to, ka mēs sagānītu savu sapulci, un mēs darītu kaitējumu Kristum, ja mēs viņu ļautu uzskatīt par pilnvērtīgu Kristus locekli. Bet ja viņš grib būt šīs sapulces, pilsoņu sapulces loceklis, tad mēs uzklausām viņa glābšanas liecību un vērojam, vai viņam ir šie patiesie nožēlas augļi. Un ja viss ir labi, tad jā, viņš var kristīties, tā kā Jānis kristīja, un tā kā mēs redzam citās vietās, kur cilvēki, ja viņi apliecina, ka viņi patiešām tic tam, kas Bībelē rakstīts, tad viņi jātiek kristīti, viņi var piedalīties sapulcēs, viņi ir pilnvērtīgi pilsoņi. Un tāpēc mūsdienās ir ļoti daudz dažādas šīs cilvēku glābšanas liecības, un viņas ir ļoti absurdas. Bet mēs pārbaudam pēc Bībeles, kā tas notika Bībelē. Jo cilvēki daudzkārt tur stāsta par visādām vīzijām, kur viņas redzēja Jēzu vai redzēja eņģeļus, un vai sajūtās kaut kādā veidā īpaši, un sajūta kaut kādu mīlestības sajūtu. Bet mēs skatāmies, vai Bībelē tā ir rakstīts. Bībelē runā par to, ka ir jāpiedzims no jauna, ir jānožēlo grēki. Un ka ir jātiek pārvērstiem, jākļūst kā maziem bērniņiem. Un ka svētais gars ir tas, kurš pārliecina par grēku. Un ja tu neesi nevienā brīdī patiesi pārliecināts par grēku,
un tas vienkārši varbūt sajūtis kaut kādu mīlestību, kaut kādu labu sajūtu, kaut kādā vietā vai sapulcē vai kur. Tas nenozīmē, ka tas ir glābts. Un daudzi cilvēki paļaujās uz dažādām sajūtām, uz tos, ka viņi noskaitījuši kādu lūkšanu. Bet tik viens, kurš saucās par ticīgo, viņš automātiski tāds nav. Man liekas, ka esam draudzē un Kristus draudzē mums jābūt uzmanīgiem pret to, ko mēs pieņemam kā pilnvērtīgu pilsoni, jeb locekli. Nevar pieņemt jebkuru. Jo Jāekabs arī saka, tu tici Dievam, tu tici, ka ir viens Dievs, vēlni arī tic un drēb, ļoti daudz tic kaut kam, bet tic, ka ir viens Dievs. Bet tātad šī otrā prasība, pilsonības prasība ir kristības, un caur kristībām tu pievienojies šim Jēzus ķermenim, kas ir viņa draudze, jeb sapulce. 1. Korintiešiem 12, tur ir parādīts 13. pantā, jo caur vienu garu mēs visi esam kristīti vienā ķermenī, vai jūdi, vai pagāni, vai saistīti, vai brīvi, un esam dzirdināti vienā garā. Šis gars vada uz šīm kristībām, un viņš to organizē, un viņš ir tas, kurš parāda tavu glābšanas ceļu, un viņš arī parāda ceļu uz draudzi, un tu teici kristīts, tad tu nonāc šajā Kristus draudzē. Un tur pēc tam viņš saka konkrēti, kas ir šis ķermenis, lai nav pārpratumi. Kur viņš saka, visam caur vienu garu esam kristīti vienā ķermenī, un viņš saka, tālāk, kas ir šis ķermenis 26. Es izlasīšu 26. 27. pants, lai jūs saprotat. Un ja viens loceklis cieš, visi locekļi tam cieš līdzi, vai viens loceklis tiek godāts, visi locekļi priecājas līdzi. Tad, jūs esat Kristus ķermenis un katrs atsevišķi loceklis. Viņi, korintieši, ir kristīti vienā ķermenī. Un viņš saka, jūs esat Kristus ķermenis un jūs katrs esat loceklis. Un ja viens cieš, visi cieš līdzi. Un tas nekādā veidā nav iespējams nekur citur, kā ja vien draudze nesanāk kopā, kā viņš saka. Jūs sanākat kopā vienā vietā. Jūs zinat, par ko otrs cieš. Jūs reāli zinat, jūs redzat varbūt viņa acīs vai sejā vai kā tu saproti un spēj just līdzi. Un tikai Dievs zina, kā darbojas arī visādas, ķīmiskās vai kādas saiknes starp cilvēkiem, kā viņi spēj just empātiju un just līdzi pat bez vārdiem. Bet tās lietas spēj darboties, kad ir kopā sanākuši. Viņš saka, ka caur kristībām mēs tiekam pievienoti šim Kristus ķermenim, šai draudzei. Arī caur kristībām mēs saņemam svētā gara dāvanu, kas ir kā svaidījums, kas ir dots tikai Kristus draudzei. Kur Pēteris 2. nodaļā apustuļu darbos, kad šie pūļi dzirdēja un viņi sāka trīcēt savās sirdīs un viņi sāka saprast, ka viņi kaut ko nav izdarījuši pareizi, un tad Pēteris viņiem sacīja nožēlojiet un teiciet kristīt tik viens no jums Jēzus Kristus vārdā, grēku atlaišanas dēļ, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Viņiem tātad jānožēlo, un vēl viņš saka, ka viņiem jātiek kristītiem. Un kristībā mēs saņemam svētā gara dāvanu, viņš saka, jūs saņemsiet. Ja tu kristies Kristus draudzē, tad tu saņem svētā gara dāvanu. Un tā ir vienīgā vieta, par kuru tika izliets šis svētais gars. Un nedaudz atkārtojumam, tad šīs 4 lietas minēju. Šodienas tēma bija par to, kas ir draudze. Un, kā es teicu, varbūt vienkārša lieta, bet daudziem tomēr nē šajā pasaulē. Un tā definīcija ir tāda Kristus sapulce no kristītiem ticīgajiem. Un tas nozīmē, ka to veidoja Kristus, nevis kāds cits, nevis cilvēks, nevis cilvēku grupa. Viņa sanāk kopā. Tā ir sapulce, nevis izkliedēti un pa visu pasauli. Tie ir ticīgie, nevis grēcinieki. Un līdz ar to atkrīt bērnu un zīdaiņu un citu veidu neticīgo kristības. Un 4. ka viņi ir kristījušies. Viņi ir izpildījuši šo pilsonības prasību, viņi ir kristījušies un viņi ir paklausījuši Dievam. Un nākošais runāšu par, ja Dievs dos par tām citām lietām, par to, cik bieži draudze tikās pirmā un kur viņi tikās, un pēc tam arī citām šīm interesantajām lietām, kas tur notika tajās sapulcēs. Un, es domāju, ka mēs arī kaut ko iemācīsimies jaunu par dažādām lietām, vai vismaz stiprāk sapratīsim un atkārtosim to, ko jau zinām. Āmen.